Jurijs Losbergs kopā ar mani pēc spēles pret Salaspils FA šeit Salaspils sporta namā spraigi uzvar 4-3. Tev debija virslīgā, arī jaunā komandā esi ieradies. Varbūt Jurijs var pastāstīt savu komentāru par šo spēli, kādas sajūtas, kā no malas redzēja spēli beigās. Sākumā es ļoti uztraucos. Bija tas stresiņš, pēc tam mēs iestājām pirmo golu, nedaudz nomierinājos. Bija daudz tādu labu momentu, kurus dabūju. Tas gols tā, nesanāca. Bet tā kopumā man ļoti patīk. Patīk kolektīvs, patīk kā treneru vīzija, viss man patīk. Tā, viss man patīk. Jā, tur Arturs Cīrulis tavā vietā stājās vārtos. Tas bija tieši uz 10 metru soda sitienu. Tur tā bija plānots, ka Cīrulis tajā brīdī ies, vai kā tas viss tur notika uz solī? Bija tā, kad treneris teica, ja spēle paliks tā ļoti intensīva un sīva un rezultāts būs tāds 1-1, 2-2 un tā tālāk, tad man nomainīs. Tā arī bija 10 metri. Cīrulis ir pieredzējis. Es neesmu spēlējis pirmā spēle, tā kā viņš vienkārši vārtos. Jā, par tām spēles beigām varbūt grib paprasīt viss otrais puslaiks. Es tā no malas domāju, parasti sarežģīti ir tikt galā ar pretinieku tur kaut kādām saspēlēm vai kāda individuāla spēlētāja. Likās šodien visgrūtāk mums gāja iesist vienkārši golu. Tiekam līdz labiem momentiem, bet beigās nevarējām to bumbu dabūt ārtos. Kā tu varbūt redzēji, kas tur beigās mums patraucēja realizēt tos savus momentus? Šķiet, ka mums vienkārši nepaveicās, jo tiešām momenti bija daudz arī iesitām, 4 goli. Bet daudz arī nepaveicās. Viņiem kaut kas paveicās, mums kaut kas nepaveicās. Tā. Likās varbūt ne tik nozīmīgs pretinieks, bet tomēr ļoti tāda agresīva, emocijām pilna spēle. Kas varbūt tas bija par faktoru, kā tu redzēji, no kurienes tas radās? Jo skaidrs, ka varbūt paši neesam tie emocionālākie spēlētāji katrā ziņā. Es domāju, šī ir tāda spraigākā spēle šajā sezonā, bet kā tev liekas, no kurienes tas nāca viss? Viņiem vajadzēja punktus. Lai nebūtu turnīra tabulas apakšgalā. Tāpēc viņi cīnījās. Viņi sajūta, ka punkts punktā iet, tāpēc viņi turpināja spiest un turpināja cīnīties. Es domāju, ja mēs būtu iestuši 2-3-0, būtu daudz mierīgāka spēle, bet viņi sajūta to golu smaržu un turpināja spiest. Labi, Jurģi, paldies un gaidām tevi atkal laukumā citās Nikaras spēlēs.